Labdien, labdien, labdien! Sveiciens visiem! Piektdienā, 12. Sociālās uzņēmējdarbības skolas 9. lekcijā. Es esmu Māra, projekta vadītāja Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācijā, un mēs esam tā organizācija, kas ir parūpējusies, lai pēdējo 3 nedēļu laikā jums būtu bijusi iespēja mācīties par sociālo uzņēmējdarbību un tās dažādajiem aspektiem e-apmācību kursā veiksmīgai sociālās uzņēmējdarbības uzsākšanai un veikšanai, jeb sociālās uzņēmējdarbības skolā. Šis mācību kurs ir arī daļa no Labklājības ministrijas aktivitāšu cikla Attīstām sociālo uzņēmējdarbību kopā, ko finansē Eiropas sociālais fonds. Laiks ir paskājis neticami ātri, jo šādā formātā mēs tiekamies pēdējo reizi, 9. lekcija ir arī noslēdzošā. Ja kāds no jums vēl cenšas nopelnīt apliecinājumu par dalību sociālās uzņēmējdarbības skolā, ko ir iespējams iegūt, ja esat piedalījušies vismaz 5 lekcijās, atgādinu, ka ir svarīgi, lai Zoom esat pieslēgušies ar savu vārdu un uzvārdu. Un ja nu esat tomēr pieslēgušies no kāda cita profila, tad aicinu izmantot funkciju Rename, ko atradīsiet savā video logā, uzejot uz labējā augšējā stūrīša, atrodot 3 punktus un tad izvēloties funkciju Rename. Ja nu kādam, kas nesanāk, droši rakstiet, palīdzēsim ar to. Šodien ar mums ir 2 enerģiskas un radošas personības, pēc kuru katrs no stāstījumiem būs 5 minūtes jūsu jautājumiem un atbildēm, tādēļ aicinu tos rakstīt Zoom tērzātavas sadaļā vai, ja skatāties mūsu Facebook tiešraidē, tad zem tiešraides video komentāru sadaļā. Mūsu šīs dienas tēma ir radošums, un ko tad īsti radošums nozīmē sociālajā uzņēmējdarbībā? Uz šo jautājumu tad mums palīdzēs atbildēs meklēt un savā radošumā dalīsies persona, kuru jūs pieļauju daudz zinat kā ļoti talantīgu mūziķi, bet kura ir arī sociālā uzņēmuma Zvaigznāja komanda, dibinātāja un vadītāja Agnese Rakovska. Agnese, lūdzu, skatuve ir tavējā. Sveiciens, labrīt visiem! Jā, liels prieks šodien būt kopā ar jums un centīšos šodien pastāstīt par savu pieredzi pēdējo jau 2 gadu laikā, kāda ir man ar sociālo uzņēmējdarbību. Un man ir liels prieks, ka Latvijā ir tāda, es viņu sauc par komūnu, sociālās uzņēmējdarbības komūna, kurā ir tik daudz dažādi iedvesmojoši cilvēki, kas mēģina realizēt ļoti dažādus sociālus mērķus. Un man šis ir pavisam jauns lauciņš, un tā kā es darbojos ar izglītību un mūziku, tad arī izglītības lauks man sāk palikt daudz skaidrāks, un šodien vēlos pastāstīt par savu pieredzi, par izaicinājumiem šajā procesā, un katru dienu mācos kaut ko jaunu. Jā, man varbūt tāda maza pagātnes refleksija, ka bērnībā ļoti vēlējos būt par pārdevēju. Man ļoti patīk spēlēt veikalus un pārdot dažādas lietas, un likās, ka šī komunikācija ar cilvēkiem un vēlme saprast tās viņu vajadzības ir tāda kaut kāda pat misijas sajūta tajā visā. Un jāatzīst, ka vidusskolā ļoti agri sāku piepelnīties un darbojos tieši pārdošanas sektorā. Es biju tā meitene, kas lielveikalos jums dod degustēt dažādus produktus un pārdod kampaņas laikā dažādas akcijas produktus. Un man vienmēr bija ļoti labi rādītāji. Man darba devēji vienmēr brīnījās, kāpēc man tik labi sanāk, bet liekas, ka man tas sanāca dabiski, un tāpēc arī kaut kā esmu nonākusi līdz profesijai, kur ir ļoti saistīta tieši ar cilvēkiem. Tad saprast cilvēku vajadzības, spēt ar viņiem komunicēt un lēnā garā darbojoties Triānas parkā un radošajā industrijā, apsaimniekojot savu mūzikas projektu. Triānas parks arī sākās tāds ieskats uzņēmējdarbībā. Un, protams, mans pirmais darbiņš, kur es ravēju dilles skolā, pārauga par darbu radošajā industrijā. Un šobrīd pats būtiskākais man ir apzināties to, cik maksā mans laiks un kā es to varu vērtēt, kā es viņu varu monetizēt. Es kā projekta
projektu vadītājs un cilvēks, kas sniedz kādu pakalpojumu vai produktu ar pievienoto vērtību. Un mēs zinām, ka tie produkti, kuriem ir augsta pievienotā vērtība, arī ir tādi, varbūt visveiksmīgākie. Līdz ar to man vienmēr ir licies svarīgi mēģināt saprast, kas ir mana unikālā spēja, kas ir tas, ko es varu radīt, kam ir šī pievienotā vērtība. Manā gadījumā tā ir radošā darbība, mūzika un dažāda veida saturs. Mana izglītība savukārt galīgi nav saistīta ar mūziku. Pirmo izglītību ieguvu Banku augstskolā, kur studēju grāmatvedību un finanses, un jāatzīst, ka man gāja diezgan grūti, jo tā tāda ļoti, teiksim, varbūt tas nebija īsti mans lauciņš, bet pieredze, ko es tur ieguvu, bija ļoti vērtīga, jo sanāca studēt arī Francijā, kur papildus varēja apgūt arī valodu. Ļoti vērtīgi bija studēt Stradiņu universitātē audiologopēdiju, jo tur vairāk guvu ieskatu tieši dažādas rehabilitācijas fakultātes kontekstā par arī pilnīgi man svešu lauku, kas ir saistīts ar cilvēku rehabilitāciju un tieši runu valodu. Tā tiešā veidā ir saistīta arī ar izglītības jomu un, protams, arī skar cilvēkus, kuriem ir varbūt pēc insulta šīs dažādās runas traucējuma formas. Latvijas Biozinātņu tehnoloģiju universitātē, kā to sauc tagad, jeb LLU, pavisam nesen ieguvu maģistra grādu projektu vadībā, kas man likās ārkārtīgi būtiski un svarīgi, un vēl gribētos noteikti izcelt Komercizglītības centrā iegūto biznesa klases kursu, kas man likās ārkārtīgi vērtīgs, un tieši šajā kursā, šī kursa laikā manī nāca iedvesma un sapratne par to, ka es vēlos veidot kaut ko tādu, kas šobrīd ir zvaigznājs. Pats vērtīgākais šajā kursā bija tieši vides faktors. Tur studēja ļoti daudz cilvēku, kas ir no dažādiem uzņēmumiem, no dažādiem laukiem, vadības līmeņa cilvēki, kas vēlas papildināt savas zināšanas, un atrodoties tik produktīvā vidē ar tik augstu līmeņu profesionāļiem, likās, ka tā bija tāda pareizā vieta, kurā es varēju kultivēt un izsapņot šo sapni, kas šobrīd ir reāls, un tas ir zvaigznājs. Tāpēc izglītība manā skatījumā ir ārkārtīgi būtiska, un pēc tam arī jūs sapratīsiet, kāpēc visu laiku uzsvēršu izglītības nozīmi, un tā ir ne tikai tāda informatīvā sistēma, kurā jūs varat iegūt zināšanas, bet īstenībā tā ir jauna cilvēku platforma, kurā jūs varat iegūt šos kontaktus nākotnē, un vienkārši arī uzzināt, kādas ir aktualitātes nozarē, jeb kā attīstās tehnoloģijas un kas inovatīvs notiek pētniecībā. Tāpēc studēt, manuprāt, ir nepieciešams visu laiku, visu mūžu, mūžu dzīvo, mūžu mācies. Un ar tādu domu es arī šobrīd esmu izstājusies LU, lai dabūtu pedagoģisko pamatkursu, jo, kā jau minēju, šobrīd aktīvi strādājam ar izglītības projektiem. Uzskatu, ka man šis pamatkurs būtu vajadzīgs. Par zvaigznāju runājot un vispār sociālo uzņēmējdarbību kā tādu, liekas, ka tur varētu satikties tādas 3 dažādas sfēras, jeb šie burbulīši. Un manā skatījumā laba sociālā uzņēmējdarbība ir stingri saistīta ar labu projekta vadību, labu uzņēmējdarbību. Tad pamatā es uzskatu, ka katram uzņēmumam ir jāspēj nodrošināt savu saimniecisko darbību, radīt kādu pakalpojumu preci, kas tirgu ir nepieciešama, tādā veidā radot naudas plūsmu un šo biznesa pusi. Zvaigznājs šo veidojot dažādus pakalpojumus audio brandinga, jeb skaņas identitātes veidošanā, komerc klientiem. Tās ir reklāmas, ko jūs dzirdat radiostacijās, tie ir dažādi skaņu audio paraksti, ko zīmoli izvēlās veidot saviem logotipiem, un tās ir arī, piemēram, dziesmas. Varbūt esat dzirdējuši, ka dažreiz zīmoli rada kādas dziesmas, kuras izpilda kāds populārs mūziķis, arī tā ir audio brandinga komponente. Vēl mums ļoti daudz ir projektu, kuri ir saistīti ar foto un video kontekstu, jeb vizuālā komunikāciju. Un mums ļoti patīk strādāt arī ar citiem cilvēkiem dažādos lielākos projektos. Piemēram, tie ir albumi ieraksti, dažādu kampaņu vadīšana. Šobrīd aktuālākā kampaņa, kas ir tādā izstrādes procesā, ir saistīta ar lasīt prasmes veicināšanu. Arī te ir sociāls segums, un kopā ar Zvaigzni ABC un Latvijas Nacionālo bibliotēku mēs vēlamies veicināt lasīt prasmi cilvēku vidū, jo
Tā starp citu runājot, statistikas dati, kas tikko ir parādījušies, liecina par to, ka ir ārkārtīgi augsts procents ar jauniešiem, bērniem, kam ir ļoti, ļoti liels grūtības ar lasīt prasmi. Tas ir satraucoši, jo lasīt prasmes skar pilnīgi visus citus priekšmetus skolā, līdz ar to mums liekas, ka tā ir būtiska problēma, un mēs vēlamies interaktīvi sociālos tīklos veidot kampaņu, lai aicinātu cilvēkus izdziedāt grāmatu, tā kā par to jūs dzirdēsiet vēl vairāk nākotnē. Esam arī daudz strādājuši projektu vadības līmenī ar lielāko mūzikas notikumu Latvijā Zelta mikrofonu, kur mēs strādājām ar iesaistītajām pusēm, kas ir sponsori, atbalstītāji. Tādā veidā mēs sniedzam pakalpojumu. Un viens no mūsu mīļākajiem projektiem ir Latvijas Mākslas akadēmijas modes skati, kas notiek katru gadu. Tur mēs strādājam ar sponsoru un finansējumu piesaisti no dažādiem privātiem, arī publiskiem sektoriem, lai nodrošinātu modes akadēmijas skatas tehnisko vajadzību sekšanu. Tādā veidā mēs iesaistamies dažādu citu projektu vadībā. Vēl mēs ikdienā sniedzam dažādas konsultācijas. Personīgi man ļoti patīk konsultēt jaunos mūziķus, jaunos māksliniekus, cilvēkus, kas vēlas rebrandoties vai veidot tālāk stratēģiju savai muzikālajai karjerai, lai tas nebūtu tikai dārgs hobijs, bet lai tas spētu arī nopelnīt naudu. Tad mums ļoti patīk strādāt arī ar dažādām uzņēmēju grupām un veidot komandu saliedēšanas pasākumus caur mūziku, rakstot kopā dziesmas, un mēs pie savas studijā uzņemam cilvēkus un veidojam viņiem tādu patīkamu atmosfēru, kur viņi var radoši izpausties un uzzināt, kurš tad no viņiem uzņēmumā dzied vislabāk vai kam sanāk visforšākās dziesmas sarakstīt. Un, protams, mēs daudz strādājam ar interešu izglītību. Pie mums šeit zvaigznājā nāk uz nodarbībām bērni, jaunieši, kā arī vecāki cilvēki, kuri vienkārši vēlas attīstīt vokālās spējas, bungu nodarbības, kā arī dziesmu sesijas. Tuvākā tūlīt mums būs 23. oktobrī rudens brīvlaikā, kad pie mums nāks tieši bērni, lai mācītos rakstīt dziesmas. Starp citu, viena no dziesmām jau ir iznākusi, kura tapa vienā no šīm bērnu dziesmu sesijām. Varat viņu paskatīties YouTube, viņa saucas Fēniks. Un, dažreiz ir tādas dziesmas, kuras ir ļoti veiksmīgas, un viņas ir pelnījušas, ka viņas dzird vairāk cilvēku. Tā kā mums par to ir liels prieks. Vēl es gribēju iesaistīt, varbūt tās arī uztaisīt tādu, varbūt mazu diskusiju, bet es nezinu, kā mums ir laiku. Un gribētu likt jums visiem aizdomāties par šo Pareto principu, jeb šo te, vai vispār zināms, kas ir Pareto princips? Laikam, ka var ieslēgt mikrofonu, varbūt iekomentēt. Laikam tā nevar. Tā, es īsti nevaru tikt līdz čatam, kur notiek komunikācija, jo man ir kaut kā laikam tā pelīte mazliet atslēgusies. Bet Pareto princips nozīmē to, ka 80% no jūsu ienākumiem īstenībā uzņēmumā bieži nodrošina tikai 20% no pakalpojuma. Bieži vien, ja tie ir, piemēram, ziedojuma vākšanas kampaņu projekti, tad var gadīties, ka 20% no ziedotājiem ir tie, kas saziedo vislielāko naudas summu. Tad par ko es gribēju vienkārši jums likt aizdomāties, kas jūsu biznesā varētu būt šis te saucamais angliski cash cow, jeb šī naudas govs, kas jūsu uzņēmumā sastāda varbūt 20% no darbības, bet kas īstenībā bieži vien veido 80% no jūsu ienākumiem. Un, jā, tas varbūt ir tāds vērtīgs punkts, lai jūs padomātu, kam vajadzētu vairāk veltīt uzmanību, uz ko vairāk vajadzētu fokusēties, lai nodrošinātu naudas plūsmu uzņēmumā. Zvaigznāja sociālās problēmas risināšana un konteksts, ko skar otrais burbulītis, ir saistīts ar Zvaigznāju kubu, un šis ir projekts, kur mēs realizējam kopā ar Altumu, un Zvaigznājas īstenībā arī radās pateicoties šeit sociālās idejas konkursa dalībai, kurā mēs varējām apgūt grantu, lai realizētu šo projektu. Projekts norisinās jau 2. gadu, un viņš būs arī 3. sezonā, nākamajā vasarā, un mums par to ir īstenībā ļoti liels prieks, jo
jo mēs šogad sajūtām, ka projekts beidzot ir ieskrējies un ka Latvijā jau vairākās vietās cilvēki paši zvana un interesējās par šo mūsu vides objektu, kas ir no nulles uzbūvēts, izdomāts dizains. Mums ir īstenībā ļoti liels prieks, ka viņš ir nominēts šogad arhitektūras gada balvai kā vides objekts ar multidisciplināru kontekstu, un šajā kubā iekšā ir dažādas stacijas. Un mēs vēlamies bez maksas piedāvāt ikvienam iesaistīties, lai veidot interesi par izglītību, par mūziku, un, protams, arī pēc pandēmijas šķelt šos te stigmatizētos burbuļus, kuros cilvēki varbūt pandēmijas laikā iekļuva, un jāatzīst, ka braukājot ļoti daudz un strādājot ar jauniešiem, ļoti izplatīts ir tieši šis te baiļu faktors. Jaunieši baidās satikties, viņiem ir bail no komunikācijas, viņiem ir šis te angliski social anxiety, un mēs vēlamies, lai kubs būtu vide un platforma, kurā tu vari nākt, mēģināt, ņemt rokā mikrofonu, un ar metodiskām, strateģiskām ar mentoriem mēs cenšamies katram parādīt to, ka viņš spēj ne tikai uzrakstīt dziesmu, bet arī spēlēt bungas un uzdrīkstēties, vienkārši būt mūzikā. Tā kā tas ir mūsu tāds sociālās virzības konteksts. Paralēli tam, kā jau minēju, mēs strādājam arī ar dažādiem citiem projektiem, un Zvaigznāja klase ir mūsu inovācijas burbulītes. To mēs esam sākuši darīt pēdējā jau gada laikā. Tas ir īstenībā ārkārtīgi liels un smags, grūts projekts. Jāatzīst, ka man sākumā likās, ka ies vieglāk, bet, kā jau minēju, izglītības sektors man ir absolūti jauna sfēra, un manas rozā brilles ir īstenībā mazliet samīcītas. Jo īstenībā izglītības sfērā ir tik daudz dažādu problēmu, ar ko ir jārēķinās. Un mans mērķis ar Zvaigznāja klasi ir veicināt mūzikas kabineta tehnoloģisko pilnveidi, un es vēlētos, lai visi mūzikas kabineti visās vispār izglītojošajās skolās Latvijā būtu aprīkoti ar digitālajām tehnoloģijām. Tas nozīmē, ka šīs bildītes, ko jūs redzat šeit attēlā, ka tur ir dators, tur ir digitālās klavieres, tur ir dažādas programmas, kā ierakstīt ar šādiem te mikrofoniem savu vokālu, audio celiņus un veidot dažādus skaņas dizainus, manuprāt, būtu norma, kas ir piesaistīta reālai industriālai videi, kurā mēs šobrīd strādājam. Un tieši tāpēc man ir ārkārtīgi būtiski, ka industrija sākas skolā un ka skolā ir jāsagatavo potenciāli tirgus dalībnieki radošajai industrijai. Un tie ne tikai patērētāji, tie ir mani potenciālie kolēģi, ar kuriem es vēlētos strādāt. Tāpēc šis projekts man ir ārkārtīgi būtisks un, kā jau teicu, viņš ir ārkārtīgi smagnējs, jo ir ļoti daudz birokrātiski, cilvēciski faktori, un ja sākumā man likās, ka lielākais izaicinājums būs finansējuma piesaiste, lai iepirktu šīs tehnoloģijas, īstenībā lielākais izaicinājums ir tieši cilvēki. Skolotāju vidējais vecums ir salīdzinoši liels, un tas vienkārši liek domāt par to, ka ne visi skolotāji paši ir gatavi apgūt šīs digitālās tehnoloģijas. Un līdz ar to ir ļoti daudz jādomā, kādā veidā tiešām šo var realizēt. Mums ir īstenībā arī patīkamas ziņas, ka Sigulda iespējams būs pirmā vieta. Mēs jau zinām 2 uzņēmējus, kas iepirks šo staciju Siguldas 1. pamatskolā. Tur ir arī ļoti jaudīga mūzikas skolotāja, kas grib mācīties, kas vēlas iesaistīties, un jāatzīst, ka šāda kombinācija ir retums. Tāpēc mans uzstādījums ir tuvāko 5 gadu laikā panākt, ka pilnīgi visās skolās Latvijā digitāla tehnoloģija būs absolūta norma un standarts, lai šie jaunieši, šie bērni nedomāt, ka mūzikas nodarbības ir garlaicīgas vai aizvēsturiskas, bet lai tā būtu stilīgākā nodarbība skolā un, lai vienkārši veicinātu šo te radošumu. Kā jau minēju, mēs strādājam arī ar dažādiem citiem projektiem. Piemēram, kopā ar British Council mums ir izdevies realizēt dažādas meistarklases, kur mēs runājam par mazākumu tautību jauniešiem. Mēs esam bijuši Kauguros un Jēkabpilī, un mēs caur mūziku tādā veidā liekam šīm te kopienām satikties un strādāt kopā. Tā kā mūzika ir ne tikai pašmērķis, šis radošums, bet mēs caur mūziku varam risināt arī dažādus sociālus mērķus, kas ir saistīti arī ar šo te mazākumu tautību faktoru
faktori, kas, kā zināms, Latvijā ir ārkārtīgi būtisks. Īpaši šobrīd šajos apstākļos, kad ir tik ļoti liela tāda atšķirība starp šīm cilvēku grupām, kas runā latviski un krieviski. Un bērni ne pie kā nav vainīgi, un mēs ļoti vēlamies, lai šīs grupas satiktos un veidot dialogus un pēc iespējas labāk integrētos šeit mūsu teritorijā, kur mēs dzīvojam. Katru sezonu mēs arī piedāvājam kvotu vietas SOS bērnu ciematiem Latvijā. Piemēram, 23. oktobrī bērnu dziesmu sesijā 2 bērni no SOS ciemata varēs piedalīties šajās dziesmu sesijās bez maksas un piedalīties kā dalībnieki no Valmieras. Nesen esam uzsākuši pārunas ar valsts probācijas dienestu, un tur ir arī dažādi mehānismi, kurus mēs varam palīdzēt ieviest jauniešiem, kuriem ir šī predispozīcija uz dažādu noziegumu veikšanu un tādu varbūt sliktāku uzvedību. Tā kā arī šajā veidā mēs cenšamies ar mūziku atrast kanālu, kādā veidā šos jauniešus paturēt mūsu redzeslokā un varbūt atļaut viņiem atrast kādu jaunu talantu vai aspektu par sevi, ko viņi vēl nav pamanījuši. Un, protams, mūsu ļoti labs draugs un partneris Geto Games, īstenībā Geto un Raimonds Elbukens ir viens no maniem iedvesmas avotiem. Un tas, ko viņš ir izdarījis Grīziņkalnā, manuprāt, vienkārši parāda to, cik ārkārtīgi daudz var sasniegt. Un viņš ir komandas cilvēks, un ar Raimondu man ir bijušas daudz konsultācijas saistībā ar neskaidriem jautājumiem, un ko darīt tālāk, un kā operēt. Un Geto Games mani personīgi ļoti iedvesmo ar vērienu, ar spēju vienkārši tiešām fiziski mainīt Es pat gribētu teikt nekustamā īpašuma cenas Grīziņkalnā, jo mēs zinām, ka Grīziņkalns šobrīd ir ļoti draudzīgs ģimenēm, tur ir ļoti daudz jauni, inovatīvi nekustamā īpašuma projekti, kuros cilvēki tiešām arī vēlās dzīvot, un es uzskatu, ka tas ir noteikti pateicoties tam, ka tur ir geto, ka tur ir skaisti sakopta vide, un cilvēki tur vēlas uzturēties, un tur vairs nav bailīgi. Tā kā tāds neliels ieskats mūsu partneru kontekstā. Šeit es gribēju arī parādīt mazliet tādu schēmu, kas ir laikam mazliet tā kā nobīdījusies, par šiem sociālās uzņēmējdarbības konceptiem. Ja? Un sociālā uzņēmējdarbība, kā jau minēju, man saistās tiešām arī ar inovāciju, un šis sociālais uzņēmējs pirmkārt tad spēja parūpēties par sevi, viņš spēja nodrošināt saviem darbiniekiem algas, viņš spēja nodrošināt un samaksāt par vidi, kurā viņš atrodas, un viņš spēja arī veidot šos potenciālos produktus, tirgus vajadzībām, kā arī risināt kādu sociālu aktuālu problēmu. Savā maģistra darbā Latvijas Lauksaimniecības universitātē es gribēju pētīt tieši projektu vadības kontekstu sociālās uzņēmējdarbības jomā, un jāatzīst, ka man ļoti interesē projektu vadības tāda uzlabošana. Es visu laiku cenšos saprast, kā es savā uzņēmumā varu strādāt efektīvāk, labāk, kādas kļūdas esmu pieļāvusi un kā viņas varētu labot un neatkārtot. Un jāatzīst, ka sociālā uzņēmējdarbība lielākais izaicinājums ir tieši šis zināšanu un prasmju trūkums uzņēmējdarbībā, jo mana pieredze arī praktiski satiekot dažādus uzņēmējus, tad, kad mēs tiekamies asociācijā, ideja vienmēr ir laba un cilvēki grib izglābt pasauli un viņi grib mainīt visu uz labu, bet bieži vien pietrūkst kaut kāds tāds praktisks uzņēmējdarbības koncepts, un ja tas netiek atrisināts, tad tu nevari, kā saka, tikt tur, kur tev gribās nonākt. Līdz ar to man tā šķiet, ka ir dažreiz jāpaiet pāris soļi atpakaļ un jāsaprot, vai ir iespējams vienkārši nodrošināt šo saimniecisko darbību tādā tīri tirgus kontekstā, vai ir cilvēki, kas ir gatavi maksāt par jūsu pakalpojumu vai produktu naudu. Un tas ir ārkārtīgi būtiski. Un ļoti svarīgi ir arī šie kvalificētie darbinieki. Šobrīd īstenībā kvalificētu darbinieku trūkums ir sastopams visdažādākajos segmentos. Tie nav tikai ārkārtīgi kvalificēti profesionāļi, tie ir arī nekvalificētais darba spēks. Un es nezinu, ar ko tas ir saistīts. Iespējams, cilvēki izceļo un vienkārši paliek mazāk cilvēku. Iespējams, tās ir arī paudžu atšķirības, jo jaunā Gen Z paudze, ar kuru es strādāju ārkārtīgi daudz, jāatzīst, operē citādi.
citādāk, un līdz ar to tas arī paver logu dažādiem riska faktoriem. Kā arī, protams, jāpiemina šī kapacitāte un spēja plānot savu biznesu ilgtermiņā. Ja? Tad neliela tāda statistika par to, ka 20. gadā gandrīz pusi no sociālajiem uzņēmumiem nodarbināja vidēji 2 līdz 5 darbiniekus, un ļoti daudzi sociāla uzņēmēji ir nelieli uzņēmumi. Un viens no biežākajiem šiem iemesliem ir šis finanšu resursu trūkums arī, un noteikti arī komandas nesamība. Bieži es esmu dzirdējis savā pieredzē, ka cilvēki tiešām vieni paši cenšas kaut ko izmainīt, un man dažreiz šķiet, vai tas ir saistīts ar šo deleģēšanas jautājumu, jo tas ir arī diskusijas vērts temats jums pašiem uzdot sev jautājumu, vai jūs protat deleģēt, vai jūs uzticaties citiem cilvēkiem, un ja jums ir sajūta, ka tikai jūs zinat, kā ir labāk, kā vajag labāk, un neviens par jums labāk neko neizdarīs, tad bieži vien jūs varat attapties īstenībā vieni paši, un tas laikam ilgtermiņā ne pie kā tāda liela un produktīva nenovada. Mani ļoti vilina un man ļoti patīk sociālā uzņēmēja darbība kā tāda, kā jau minēju sākumā, šiem projektiem parasti ir ārkārtīgi interesants un unikālas iezīmes, un tāpēc es vienmēr cenšos uzsvērt kolēģiem un cilvēkiem, kas ar mani kontaktējās, ka parasta projektu vadība sociālajā uzņēmējdarbībā neatšķirās ne ar ko, un tāpēc es gribētu atkārtot, ka projekts ir specifisks konkrēts mērķis, viņš ir ierobežots laikā, finansēs, un viņam ir nepieciešama projektu vadības pamata elementi. Tāpēc, ja jūs šobrīd plānojat domāt par sociālās uzņēmējdarbības uzsākšanu, tad es jums ieteiktu varbūt izvērtēt kritiski savu kapacitāti, jo ne katrs labs mākslinieks ir labs uzņēmējs, un ne katrs uzņēmējs ir labs mākslinieks un otrādāk. Tāpēc vienmēr ir iespēja padomāt arī par izglītību, par kādu kursu esamību. Šobrīd ir ļoti daudz dažādas iespējas apgūt kursus dažādos līmeņos par finansēm vai mārketingu un citām tēmām, kas varbūt jums ir tāds ķeksīts, kurš ir jāievelk. Pie secinājumiem savā maģistra darbā vēl arī specifiskāk pētīja tieši projektu iesaistīto pušu analīzes matricu. Man šī matrica liekas ārkārtīgi būtiska, ar to es strādāju katru dienu. Un kāpēc man viņa liekas ļoti, ļoti svarīga, jo viņa palīdz pilnveidot projekta efektivitāti. Un jūs visās savās darbības jomās vēlaties, lai katrai iesaistītajai pusē būtu maksimāls apmierinātības līmenis. Vai cilvēkam, kas nopērk jūsu pakalpojumu, viņš ir saņēmis maksimāli labāko, vai cilvēks, kas ir varbūt sekundārā iesaistītā puse, piemēram, varbūt tā ir pašvaldība, ka viņi ir saņēmuši kādu unikālu piedāvājumu, par ko viņi ir samaksājuši. Tāpēc iesaistīto pušu analīzes matrica, ja jūs par to neesat dzirdējuši, tad noteikti šo ņemiet vērā, jo man tā liekas ārkārtīgi būtiski, plānojot savus projektus. Šobrīd strādājot arī ar vairākiem cilvēkiem, mums paralēli notiek dažādu projektu, un šīs matricas palīdz arī veidot iekšēju komunikāciju. Piemēram, ja kāds cilvēks kaut kāda iemesla dēļ izkrīt ārā no projekta, vai viņš uz brīdi ir varbūt uz slimības lapas, tad kāds cits cilvēks var pārņemt šo informatīvo bāzi un ar viņu turpināt strādāt, jo bieži vien ir tā, ka mums liekas, ka mēs galvā taču visu saprotam, mums viss tur ir skaidrs, bet tas viss kaut kur ir jānoformulē un jāparāda arī citiem komandas biedriem, un tikai tad to varēs veiksmīgi izpildīt. Un par iesaistīto pušu matricu var runāt daudz un dikti, bet jāatzīst, ka šajā anketēšanā, kuru veicu maģistra darba laikā, atklājās, ka ļoti neliels cilvēku skaits vispār zinu šo jēdzienu, un jāatzīst, ka šis rādītājs ir ārkārtīgi zems, un tas tikai liecina par to, ka šajā uzņēmējdarbības praksē, projektu vadības līmenī, iespējams ir vairāk nepieciešams uzsvērt dažādu rīku esamību, lai uzlabotu savu kapacitāti. Un viens no tiem ir šī iesaistīto
pušu matrica. Protams, ka par priekšlikumiem runājot, man ir liels prieks, ka Sociālās uzņēmējdarbības asociācija ārkārtīgi daudz strādā ar savu kopienu un ir daudz dažādas iespējas iesaistīties, tā kā turiet acis un ausis vaļā, apmeklējiet pasākumus, centieties izglītoties, arī bez maksas iespējas ir ārkārtīgi daudz, un skaidrs, ka mums vienkārši būtu jāfokusējas uz uzņēmējdarbības kapacitātes veicināšanu kā tādu. Un tad mēs spēsim efektīvi sasniegt savus mērķus jā, tad izglītība kā stūrakmens ne tikai augstskolas līmenī, bet arī pēc tam. Un šeit es īstenībā gribēju padalīties ar vienu linku. Šis ir ļoti labs links, kuru man savā laikā arī atsūtīja Regita Zēļa, kad es strādāju pie šīs matricas pētniecības. Un te ir redzams šis te kvadrants, kas ir iesaistīto pušu matrica, un šeit otrā pusē redzama dažādu citu rīku iespējama izmantošana, piemēram, mērķu koks vai problēmu koks. Es vienkārši aicinātu katru no jums šo linku izmantot, iekopēt, papētīt un saprast, kādā veidā jūs viņu varat integrēt, implementēt savā projektā. Un noteikti, ja jūs strādājat komandā, tad mēģiniet savus dokumentus apritēt, sadalīt tā, lai visi komandā tiktu klāt pie šiem materiāliem. Tā, šis arī ir kaut kā interesanti nobīdies, tāpēc es iešu tālāk. Un noslēgumā tikai gribēju pateikt, ka katram no jums ir savas superspējas. Mana superspēja noteikti ir neatlaidība. Man patīk redzēt un apzināties to, ka viss, ko es varu izdomāt, ir reāli iespējams dabā, un cenšos mācīties no savām kļūdām, un man būtiska ir pieredze, es esmu praktiķis, ne akadēmiķis, tāpēc man ļoti svarīgi ir būt laukā un strādāt ar īstiem cilvēkiem, ar īstām materiālām lietām. Un noslēgumā varbūt mēs varam veidot diskusiju, varbūt jūs vēlaties par to padomāt, kas ir tas, kas liek jums kļūt par labu vadītāju, un uzdošu vēlreiz jautājumu, kā jums ir ar deleģēšanu, vai jūs protat deleģēt lietas, vai jūs esat vienpatis, un jūs domājat, ka jūs esat visģeniālākais, kurš vislabāk var izdarīt visu, un kā vislabāk komunicēt ar cilvēkiem, lai saprastu viņu vajadzības, problēmas, un varbūt arī atklāts jautājums par paudžu atšķirībām, kas eksistē, un kā jau pieminēju, es strādāju ar Gen Z un gados ļoti jaunu paudzi, un jāatzīst, ka šīs atšķirības ir ļoti lielas, un ja jūs vēlēsieties savā komandā šos cilvēkus, jums būs jāņem vērā ļoti daudz dažādu faktoru. Tas laikam arī viss. Es ceru, ka es iekļāvos laikā. Jā, super, ka iekļāvies laikā, pat vēl pāris minūtītes, pat varētu mums vēl kaut ko pastāstīt, bet brīnišķīgi. Pieminēšu gan, ka mikrofonus mēs esam dalībniekiem izslēguši, jo tomēr laikam ar vairāk kā 60 cilvēkiem mums būs izaicinoši veidot tādu diskusiju un menedžēt šo visu procesu, bet manuprāt ļoti labs slaids par diskusijas jautājumu, vai tu proti deleģēt, jo mums Tērzētavā tieši ir, varbūt, ka tu vari nokomentēt vai kaut kādu tādu ieteikumu, jo mums tieši dalībnieki saka, ka ir jāiemācās dalīties ar tiem pienākumiem un uzticēt, bet ka tajā pašā laikā tas nāk tik ļoti grūti, jo tu zini to savu kvalitāti, un tu zini, ka tu sev vari uzticēties, un tu zini, ka tu izdarīsi, un tu nevari to kvalitāti tā izkontrolēt citiem cilvēkiem. Varbūt kas ir tie pirmie soļi, kas tomēr palīdz kaut kā nonākt līdz tam un iemācīties deleģēt šos uzdevumus? Jā, man tā bija ārkārtīgi liela, tiešām personīga, es teikšu, izaicinājums, kā vienmēr nevis problēma, bet izaicinājums. Un pavisam nesen es veidoju tādu interesantu podkāstu saistībā ar dažādiem speciālistiem, kas aicina optimizēt savu laiku, būt efektīvākiem, un īstenībā deleģēšana ir absolūts stūrakmens. Un īstenībā, ja es nebūtu komercizglītības centrā vispār par šo dzirdējusi, es pat laikam nebūtu to apsvērusi, jo es saku, tā ir tāda iekšējā pārliecība par savām spējām, un man liekas, ka pirmais solis, uz ko vajadzētu parakstīties, deleģējot, ir, ka, teiksim, ja var izpildīt uzdevumu uz 10, tad īstenībā izpildīts uzdevums uz 7, 8 arī ir labi.
Un, ja cilvēks ir gatavs samierināties ar to, ka viņš nebūs 100% perfekts, tad tas jau ir viens solis tuvāk vieglākai deleģēšanai. Un es sapratu, ka man ļoti apmierina 8, jo es varu ietaupīt daudz vairāk laika, kurus varu veltīt attiecīgi savas tālākās kapacitātes veicināšanai. Un sākumā varbūt ir tāds mazliet kontrola frīkisms, vai kā to sauc, ka tu tiešām tā turi tos grožus, bet groži ir jātur, un tas ir vadītāja uzdevums mazliet sakot līdzi, lai, kā saka, tas vilciens nenoskrien no sliedēm. Un īstenībā tas ir ļoti cilvēcīgs tāds aspekts, tad tiešām tīra spēja uzticēties un vienkārši noticēt. Tur ir tāds ticības moments, kad tu tici cilvēkam, ka viņš pateica, ka viņš to izdarīs, un viņam vēlreiz pārjautāja, vai tu saprati, kas jādara. Un īstenībā instrukcija. Ja tu spēj labi pateikt, kas ir jādara, līdz kuram datumam ir deadlines, tad ļauj cilvēkam izpausties. Tas tāds ļoti svētīgs moments īstenībā, kad tas cilvēks arī var atplaukt. Un bieži vien īstenībā pat cilvēki ir proaktīvi, un viņi izdara pat vēl interesantāk un foršāk nekā tu pat biji iedomājies. Tāpēc citi cilvēki arī ir forši, radoši, un viņiem ir daudz labas idejas. Un ja tu visu laiku tikai turēsi to striķīt savā pusē, tad tu nemaz neuzzināsi, ar kādiem interesantiem cilvēkiem tu patiesībā strādā. Brīnišķīga atbilde. Man liekas, fantastiski ieteikumi. Ļaut arī cilvēkiem dot instrukciju, bet ļaut arī cilvēkiem pašiem radoši izpausties. Mums ir vēl viens jautājums par sadarbību ar Gen Z. Kas ir tavā skatījumā varbūt kaut kādi lielākie izaicinājumi? Ja tādi ir, vai varbūt ir tieši otrādi? Jā, man šī paudze ir ārkārtīgi tuva. Cenšos ar viņiem būt tādā vienā kopsolī un raiti doties uz priekšu. Gen Z varu raksturot kā cilvēks, kam ļoti patīk vispār tāda jēgpilna sevis realizācija. Viņiem ir ārkārtīgi būtiski, manuprāt, būt daļai no lielāka un tāda svarīgāka mērķa, vismaz manā pusē, kurā es atrodos. Tāpēc ārkārtīgi būtiski ir reāli sajust šos te panākumus, nosvinēt šīs te arī mazās uzvaras, spēt kopā svinēt un izbaudīt vienkārši ne tikai to trako skrējienu, kurā tu esi visu laiku, bet, piemēram, mūsu profesijā, ko es uzreiz arī visiem, ar ko es sadarbojos, stāstu, ka mums principā sestdienas ir darba dienas, bieži vien arī svētdienas. Mēs arī zinām, ka teātrī aktieriem sestdienās ir izrādes un brīvdiena, viņam ir pirmdiena. Un tāpēc radošā industrija paģēra, ka bieži tu vienkārši sestdien nevarēsi doties uz kārtējo tusiņu ar saviem draugiem, jo tev ir vienkārši jāstrādā. Un tā ir šīs nozares specifika, un viņā ir arī ļoti daudz tādi, kā saka, tas atalgojums bieži vien ir arī forši, jo tu vari tikt uz dažādiem lieliem pasākumiem, uz dažādiem koncertiem, satikt ļoti interesants cilvēkus, kas ir radošajā industrijā. Tāpēc šis portāls ir ļoti interesants, bet viņš arī pieprasa mazliet citu darba laiku. Gen Z vēl arī var raksturot ar tādu spēju ļoti labi operēt digitālajā vidē. Es bieži vien jautāju dažādas palīga elements, kā labāk Instagramā šērot postus. Tas ir kaut kas tik primitīvs viņiem liekas, bet es jūtu, ka man jau šī informācija lēnām sāk plūst garām, un viņi ir ļoti digitāli advancēti. Tieši tāpēc arī Zvaigznāja klases projekts man liekas tik būtisks, jo nevar būt, ka mūzika neizmanto digitālās tehnoloģijas. Mēs katru dienu strādājam ar šīm audio iekārtām, tāpēc arī skolā ir nepieciešams ieviest šos te rīkus. Arī jāsteidzās, tā kā paldies, Mīļš Agnes, par stāstu un dodam vārdu Elīnai. Paldies! Paldies, liels paldies! Elīna, tad mūsu nākamā lektore būs Elīna Miķelsone. Un Elīna ir zinātņu doktore un biedrības Ideju un inovāciju institūts valdes priekšsēdētāju. Un es ceru, ka jūs rūpīgi arī izlasījāt e-pastu un zināt arī par to, ka bija mājas darbs, respektīvi sagatavot papīra lapu, rakstāmo un arī
dzējas grāmatu, es to izdarīju, ja? Un tad došu vārdu Elīnai un sapratīsim, kas mums ar to visu būs jādara. Lūdzu, Elīna. Jā, labdien, cienījamās dāmas un godātie kungi. Tad nākošajās 20 minūtēs centīšos jums iedot dažādas praktiskas lietiņas, ko jūs varat izmantot tajos mirkļos, ko Agnes minēja, kas uzņēmēju darbībai būtiski atrast arī to odziņu, to neparastumu, lai jūs varētu ar savu uzņēmēju darbību piesaistīt vairāk klientus, vairāk arī partneru un sponsoru, piemēram, uzmanību. Tad kā radīt šādas te vēl garšīgākas idejas, jo jums no jauna nekas nav jārada. Vienkārši to, kas jums ir, jūs varēsiet ar šīm metodēm noteikti uzlabot. Un mēģināšu jūsos investēt šajā 20 minūtēs savu pieredzi, kas ir gūta gan zinātniskajā darbībā, gan arī profesionāli, un gribu uzsvērt, ka, manuprāt, tādu lielu artavu man attīstībā noteikti devusi Rīgas Tehniskā universitāte dizaina fabrikas vadība, jo tur mēs palīdzam visiem 200 jauniem prototipiem tapt dzīvē. Tātad no šīm idejām, ko mēs šodien radīsim, mēs tās arī palīdzam pārvērst praktiskās lietās, un mums ir arī ļoti daudz studenti pēdējos gados, kas tieši izvēlas iet sociālās uzņēmējdarbības ceļu. Un tāpēc, ja jums kādreiz ir kādi jautājumi, jūs arī varat nebaidīties man privāti atrakstīt, un šeit uz slaidiņa apakšā, un gan jau dāmas, ja jums vēlāk padalīsies arī ar maniem kontaktiem, tā varētu droši variet atrakstīt. Ja nespēšu atbildēt es uz jautājumu, noteikti atradīšu kādu kompetentu kolēģi, kas palīdzēs to atbildēt. Un tāpēc no manas puses, ko es gribu brīdināt jūs, pirms mēs sākam nedaudz mūsu praktisko kopīgo prezentāciju, piemēram, no manas puses būs ilustrējoši, nevis rekomendējoši, nerādīšu idejas, ko jūs varat nošpikot, jo savādāk pašiem radīt inovācijas pēc tam, kad jums parāda labu piemēru, ir salīdzinoši grūti. Tāpēc es jums rādīšu, kā izgudrot velosipēdu no jauna, bet jūs domāsiet vēlāk ar šīm metodēm, kāda tās savas lietas jūs varat izgudrot un savu pieeju no jauna. Jautājums piefiksējiet, tos varēsiet uzdot noslēgumā vai rakstot man privāti. Ideju ģenerēšanas laikā nevērtējam idejas. Jūs vienkārši varēsiet čatā rakstīt pilnīgi visas idejas, kas iešaus jums prātā. Un kāpēc es iesaku dalīties ar idejām? Jo tas cilvēks, kas čatiņā būs ierakstījis visa vairāk idejas maniem dotajiem jautājumiem, saņems arī dāvanā spēli ideju cirks, kuru nevar no pirms beigā ar šo spēli lieliski var esošos projektus, pakāpojumus un preces uzlabot nākošajā līmenī, atrast kaut ko tādu odziņu, ka klienti paši jūs meklēs. Tātad, lai iegūtu šo spēli, rakstīsiet savas idejas čatiņā. Bet pirms sākam, man vajag nelielu testu veikt, lai uzzinātu jūsu sagatavotības līmeni ideju fitnesam. Tāpēc tagad ir tas mirklis, kad jūs tās sagatavotās lapiņas un rakstāmrīkus paņemiet. Tātad došu jums 2-3 sekundes paņemt to rakstāmrīku un lapiņu. Derēs arī kāda maza dokumenta maliņa. Daudz nevajadzēs. Der arī tāda maza maliņa, kur jūs kaut ko varat uzskicēt un piezīmēt. Tātad ceru, ka esat gatavībā, jo tests būs tikai 15 sekundes. Tātad pirmā testa daļa. Jums ir jāuzzīmē šis zīmējums. 5 sekundes pārzīmējiet tos taisno līniju un viļņaino. 5, 4, 3, 2, 1. Noslēdzam uzdevumu. Un tagad testa otrā daļā. Turpiniet zīmējumu. Lai turpinātu, jums ir 10 sekundes. Turpiniet, kā jūs vēlaties. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Noslēdzam testu un palūkosimies, kādas jau ir jūsu superprasmes, lai jūs inovācijas varētu tiešām radīt. Jo inovācija, tas vārdiņš, ko noteikti esat pamanījuši dažādos projektu konkursu pieteikumos, ka par to dod 20 punktiņus. Tātad tajā mirklī, kad es teicu turpiniet, ja jūs turpināt ar to vilnīti, tas varētu norādīt, ka jūsu uztrenētā superprasme ir šī neparasto ideju radīšana. Tātad jūs spējat šīs idejas radīt un novērtēt uz spēju. Tātad jums parāda 100 idejas, jūs uzreiz pasakiet, šī ideja varētu būt visdzīvot spējīgākā. Ja jūs turpinājāt šo līnijas konceptiņu ar zaķiem, kaķiem, palmām un citām lietām, tas var norādīt uz jūsu spēju radīt pilnīgi radikāls un trakas atšķirīgas idejas. Un savukārt, ja jums šajā mirklī ir jautājums, Elīnas īsti nesaprot, kurš tips es esmu, tad visticamāk jūs esat tāds vadītāja tips, kurš spēj gan vienlīdz labi radīt idejas, gan vērtēt tās, bet bieži vien šiem cilvēkiem ir super spēja novadīt komandas tātad no idejas līdz pat realizācijai. Šo testiņu deva ļoti vienkāršu domu, lai jūs varētu tātad
saprast, ka mūsdienās superkomandu nesastāv tikai no vienveidīgiem cilvēkiem, no tiem, kas rada idejas. Mums vajadzīgs tomēr vadītājs, kurš spēj atrast problēmu, iespēju, projektu, tad mums ir vajadzīgs cilvēkus, kas spēj saģenerēt alternatīvos risinājumus, tātad otrā tipa cilvēki, un tad mums ir vajadzīgi pirmā tipa cilvēki, kas no šīm daudzajām alternatīvām spēj arī izvēlēties vislabāko ideju un to īstenot. Tālūk, tā kā es domāju, ka jūs katrs, izpildot šos testiņu un to ļaujot izpildīt saviem kolēģiem, sapratīsiet tās viņu izteiktākās prasmes, bet vienmēr komandā uzaiciniet daudzveidīgi domājošus cilvēkus, jo tas var spēt radīt vairāk un labākas idejas. Bet ir vēl 2 vārdiņi, jā, un 1 vārdiņš nē, ko jūs varat teikt, lai idejas būtu vairāk un labākas. Un pirmais vārdiņš, ko jūs sakat, ir velcro efektam. Tas nozīmē, ka idejas mēs īstenībā radam no asociācijām, kas ir mūsu prātos. Tātad kāds jūs satiktais cilvēks, kāda jūs pieredze, izveidot tādu kā mazu lipeklīti. Un tad, kad jums ir problēma vai jautājums, kas jāatrisina uzņēmējdarbībā vai kurā citā jomā, tās asociācijas sāk lipināties kopā. Un šajā kombinācijā tad arī rodas tās idejas. Un tad šeit arī parādās tas būtiskais aspekts, ka, lai mēs palielinātu savu radošo potenci, vienkārši mums jāgūst jaunas asociācijas. Tāpēc, ja jūs jūtaties radoši iesprūduši, tad dodaties pasaulē meklēt asociācijas. Gūstiet jaunas pieredzes, satiekiet jaunus cilvēkus, izmēģiniet jaunas lietas, un tas noteikti palīdzēs jums radīt vairāk un labākas idejas. Jā, vārdiņi jūs sakiet arī dažādām fiziskām un intelektuālām provokācijām. Piemēram, ja jūs esat iesprūduši un jūs ar komandu nespējat radīt jaunas idejas tajā mirklī, pamainiet vidi, kurā jūs tajā mirklī atrodaties. Jūs sēžat ap apaļo galdu kādā vietiņā, kur jūs strādājat, izejiet ārā. Pamēģiniet tur radīt idejas vai doties kopā pastaigā. Un šāda viena neliela vides maiņa var palīdzēt radīt vairāk un labākas idejas. Ja jums vienam pašam neiešaujas prātā idejas, tad jūs varat arī izmantot intelektuālu provokāciju un iesaistīt citus. Un sarunu gaitā jūs jutīsiet, kā idejas jau plauks. Jo koši, jo daudz cilvēki nozīmē daudz asociācijas. Un nevajag baidīties, ka šie cilvēki daudzveidīgi, pa zemu nenovērtēt maziņos 4-gadniekus, 5-gadniekus, iesaistiet viņus ideju ģenerēšanā, iesaistiet seniorus, iesaistiet pēc iespējas daudzveidīgākus cilvēkus, un šajā te spraigajā ideju apmaiņā iespējams jūs atradīsiet kaut ko radikālu. Pamēģiniet un ziņojiet par rezultātiem. Tie, kas to ir izmēģinājuši, ziņo un saka, Klāvelīna, man liekas, ka mums mūsu apkopē jāpieņem darbā produktu attīstībā, jo viņai ir tādas idejas. Brīnišķīgi, jo visiem, katram cilvēkiem paslēpts asociācijas, ko jūs noteikti variet izmantot. Bet ir viens vārdiņš, ko jūs drīkstat un vajag teikt, kamēr jūs ģenerējat kā komanda vai vieni paši idejas. Kas ir vēlna advokāts? Vēlna advokāts ir tas, kas iekšēji vai ārēji grib kritizēt idejas un norakt, pirms tās ir dzimušas, sakot, kurš tev dos tam naudu, un kam tas vispār ir vajadzīgs. Kamēr jūs ģenerējat idejas, sakiet, piemēram, tagad būs stunda, mēs kopā ģenerējam idejas, un tajā mirklī vienkārši pierakstiet visas idejas, kas iešaujas prātā, nekritizējiet sevi iekšēji, rakstiet visu, sakiet visu, un arī saviem kolēģiem ļaujiet teikt un rakstīt pilnīgi visas idejas. Jo tas ir veids, kādā jūs varat iegūt vairāk idejas. Un, jo jūs iegūstat vairāk idejas, tad iespējams vairāk no šīm idejām būs arī labas idejas, ko jūs varētu arī realizēt. Un vidēji tas statistiskais rādītājs, ka no tām idejām, ko jūs esat pierakstījuši, pateikuši, apzinātās vai neapzinātās brainstorming sesijās, tikai 10% ir idejas ar vērtību. Tas nozīmē, ja jūs pierakstīsiet 10 idejas, varbūt viena vai būs tāda, kas varēs jums ienest naudiņu. Ja jūs būsiet radījuši jau 100 idejas, tad iespējams, ka tur būs jau paslēpušās kādas 10 idejas, kuras būtu vērts apspriest. Tāpēc pašā ideju ģenerēšanas laikā mēs idejas nevērtējam, tad mēs pasakam, stop, beidzot mums uz galda ir kaudzīt ar līmlapiņām vai vienkārši pārspriestām idejām, un tagad sakam, un tagad gan nagi ragi ārā, kļūstam pa vēlnu adekātiem, mēģinam tajā kaudzē atrast 10% labās idejas. Bet kā radīt to kaudzīt ar idejām? Varbūt tā, ka rītā jāiesniedz projekts, vajag atkal kaut kādu jauno līmeni jums izdomāt, kas jums tur būs jauns vai savādāks. Kā tad to izdarīt? Kā ģenerēt šīs idejas? Mūze ir aizgājusi, nekas jauns neiešaujas prātā.
Es iesaku izmantot sistemātisku pieeju, izmantojiet vismaz 2 metodes, jo katra šī metode jūs var aizvest pie citām atbildēm. Un tad jūs varat izvēlēties sev vislabāko atbilstošāko atbildi tam gadījumam. Vienkāršākā metode, ko jūs varat izmantot, ir metode, kurā mums vajadzēs dzejas grāmatiņas. Un šis mirklis, ka jūs tās dzejas grāmatiņas varat paņemt. Un katra metode izpaužas pavisam vienkārši tā balstīt uz nejaušiem stimuliem. Nejaušais stimuls nozīmē, mēs nodefinējam uzdevumu. Un šodien mēs pamēģināsim visi kopā divās metodēs izgudrot no jauna tiešām šo velosipēdu. Un savukārt jūs vēlāk velosipēdu vārdu vietā varēsiet ielikt savu produkta, pakalpojuma nosaukumu un pamēģināt atkārtot šīs metodas mājās. Un brīdinājumus tās var ienest lielu naudu šīs idejas, tāpēc droši radiet. Tātad pirmais solis, nodefinējam uzdevumu, vēlos izgudrot jaunu velosipēdu. Nākošais solis, ņem dzejas grāmatu, aiztaisu acis. Šķiru viņu vaļā nejauši, pirksts ir virsū vārdam vai vārdu salikamam un skatos, kas man tur ir. Un, piemēram, man uzšķīrās vārds dvaša. Un es domāju, dvaša un jauns velosipēds. Kas tas ir? Vai tas vispār varētu būt? Un tad man asociatīvi iešās prātā, bet tiešām būtu no velosipēda nāk tāds silts gaisiņš kā dvaša. Un rudens laikā tas būtu tik fantastiski, ja būtu tāds sildošs velosipēds vēsam laikam. Vai arī uzšķīrāts vārds, kā to teicis. Un tad šķiet, kas tas varētu būt pa velosipēdu, kā to teicis. Un tad iešāvās prātā, varbūt tas varētu būt kliedzošs velosipēds pret nozagšanu. Šobrīd jūs arī varat atvērt savas dzejas grāmatiņas, pašķirstat tās, atrodat kādu kārdinošu vārdu vai vārdu salikumu. Tad jūs to vārdu vai vārdu salikumu varat ierakstīt čatiņā kopā ar jauna velosipēda ideju un atgādinu cilvēku, kas būs visas sesijas laikā, arī kamēr es runāšu, stāstīšu par nākošajām metodēm, ievadījuši visvairāk idejas, tas cilvēciņš saņems ideju cirka metodi. Tālūk, un metode vienkārši, kā es minēju, citos gadījumos jums nebūs uzdevums jauns velosipēds, jums būs, kā piemēram, mūsu produkta nākošais līmenis, ko mūsu pakalpojumā uzlabot, un tieši šādi šķirstot grāmatiņas, jūs varat uzšķirt un skatīties, kādus varbūt asociatīvos viļņus, idejas jums izraisa konkrētie pierakstītie vārdiņi. Varētu šķist baigi jocīgi, kā tad šīs metodas varētu strādāt, bet varu pačukstēt, ka šādi, piemēram, esam radījuši dažādas idejas, kā piesaistīt pat investīcijas, ne tikai uzlabot produktus, esam radījuši, piemēram, jaunu medicīnisko apģērbu šo te metodi. Metodei nav ierobežojumi. Jūs vēlāk varat vairāk laika, kad jūs būs pēc šīs sesijas pašķirstīt šīs grāmatas un padomāt par savu uzņēmumu, kādas jaunas papildinošas idejas jums rodas. Un es domāju, ka tas būs ļoti vērtīgi. Bet tie, kas vēlas sacensties par ideju cirku, noteikti varat jau čatiņā rakstīt savas idejas jauniem velosipēdiem, ko jūs gūstat pašķirstot tās dzejas grāmatiņas, kas jums šodien ir sagatavotas. Šī ir vienkāršākā un ātrākā metode, ko izmantot, bet gribētu jums parādīt un ieteikt vēl vienu metodi, kas ir nedaudz varbūt advancētāka un patiks tiem cilvēkiem, kuriem patīk domāt tādās kā, es negribētu teikt kastītēs, bet tādās loģiskākās variācijās, asociatīvajās, un ir skamper metode, kur mēs varam izmantot tajos mirkļos, ka mēs tiešām gribam izgudrot lietas no jauna. Tātad mēs jau kaut ko daram, bet tirgus vai kāds projekts pieprasa atrast nākošo jauno līmeni, un jūs nevarat saprast, kas būs tas nākošais lielais jaunais līmenis. Un tad skamper metode saka, paskatīsimies uz to, ko jūs dariet, no 7 dažādiem aspektiem, un varbūt mums iešausies jaunas idejas. Un atkal paskatīsimies, kā velosipēdu izgudrosim no jauna, bet atkal jūsu gadījumā jūs velosipēdu vārdu lietā liksiet savu uzņēmuma konkrēto ideju. Un atkal, kamēr jūs klausieties šo konkrēto metodi, ja jums iešaus prātā jaunas velosipēdu idejas, droši rakstiet tās čatā, cilvēks ar visvairāk idejām saņems ideju cirku. Tātad, skamper metode, man jāizgudro velosipēds no jauna. Jums tas varētu būt jūsu produkts. Un tad jūs domājat, ja tas ir velosipēds, ko viņā aizvietot? Tā ir pirmā darbība, ko mēs varam sākt domāt saskaņā ar skamperu. Ko mēs varam aizvietot materiālos, cilvēkos, funkcijās? Nu, piemēram, aizvietojam metāla rāmi ar stikla rāmi, sanāk glas, mūsu velosipēds Latvijā radīts, saņēmis dažādas dizaina balvas. Un tad jūs domāsiet tāpat tā vēlāk par saviem uzņēmumiem, produktiem. Ko jūs savos produktos kaut kādu elementiņu, materiālu, resursu varētu aizvietot, lai sanāk kaut kas cits? Kombinē.
Dažreiz, lai radītu kaut ko jaunu, nav tur pilnīgi jauks jauns jāizdomā. Dažreiz divu eksistējošu lietu kombinācija izveido kaut ko jaunu. Piemēram, velosipēds plus divāns, sanāk sofā baigi, un jūs tieši tāpat varēsiet domāt, mans produkts pakalpojums plus kaut kas cits eksistējošs. Varbūt sanāk kaut kas ļoti garšīgs. Pielāgot. Pielāgot nozīmē, ka jūs tajā izvēlētajā lietā, produktā, pakalpojumā domājat, kas tu varētu modificēties visu laiku tā kā līdz pielāgoties, transformēties. Un, ja tas ir velosipēds, tas varētu būt velosipēds, kas aug līdzi bērnam, piemēram, kas speed up bike, kas radīts masalacā, bet pielāgoties var arī krāsas, ilgums, ko mēs drīkstam mīties un tā tālāk. Modificēt. Mēs domājam, ko mēs velosipēdā varam modificēt. Un modificēt šajā gadījumā nozīmē padarīt lielāku, padarīt mazāku, padarīt izteiktāku, padarīt mazāk izteiktu. Un, ja tas ir velosipēds, mēs varam uztaisīt tādu mazu roku velosipēdu, vai kā tādu lielu velosipēdu, vai uztaisīt maziņas riepas vai lielas riepas. Un jūs tieši tāpat padomāsiet par saviem produktiem, pakalpojumiem, ko viņos varbūt izcelt, vai kaut ko samazināt. Un varbūt pilnīgi pārveidojas tas skats uz to jūsu produktu vai pakalpojumu. Izmantot citā veidā. Nu, ja velosipēdu mēs izmantojam sauszemes pārvietošanai, tad mēs viņu varam izmantot arī, lai pārvietotos iespējams pa ūdeni. Un tad jau mums sanāk tāds kā ūdens velosipēds. Bet to velosipēdu mēs varam izmantot arī citos veidos, lai ražotu elektrību, lai maltu smūtijus. Esmu redzējis, kā pat ar velosipēdiem veids masāžas cilvēkiem. Un jūs arī varat padomāt, varbūt jūsu produktu vai pakalpojumu var izmantot vēl kādam citam mērķim. Un iespējams šis mērķis var ienest vēl lielāku naudiņu jums un varbūt radīt vēl lielāku sociālo, ekonomisko vai vides labumu. Izslēgt. Nu, tad mēs domājam, ko mēs varam izslēgt mūsu izvēlētajā lietā. Ja mums ir velosipēds, kas būtu jāizgudro no jauna, es izslēgtu sēdekli. Un tad sanāk Bionic Runner, tāds jau kā trenažieris. Un tieši tāpatām jūs varat skatīties uz produktu savu, ņemt nos lietas, elementus, resursus, varbūt sanāk kaut kas cits. Varat arī pamēģināt no pakalpojumos, skatīties uz tādu pakalpojumu posmiem, izņemt ārā kādus, un varbūt kaut kas jauns izdodas. Vai apgriezt kājām gaisā. Apgriezt kājām gaisā nozīmē mainīt visus pamatpieņēmumus, kādām ir reāli jābūt lietām, un visu izmainīt. Un pamatpieņēmums pār to velosipēdu ir tāds, ka cilvēks sēž uz rāmi. Apgriežam to otrādi, ka cilvēks ir zem rāmi vai rāmi iekšā. Un māte Google prasīja, vai ir tāds velosipēds, un māte Google teica, ka jā, ir flīts bike velosipēds, kurā cilvēks ir iekāds zem rāmi, jeb rāmī iekšā. Un viņus izmanto, piemēram, rehabilitācijā. Es domāju, ja mēs varam izgudrot velosipēdu no jauna, tad tajos mirkļos, ka jums teiks, jūsu uzņēmumam vai atrast jau nākošo līmeni, lai jūs nākamajam grantam pieteiktos, vai iegūtu kādu nākošo lielo inovatīvāko projektu, jo es teicu, visos gandrīz projektu pieteikumos inovatīvais aspekts tiek vērtēts, tad Skampen metoda lieliska tiem cilvēkiem kā jums, kuriem jau kaut kas savs ir. Un tad jums ir vienkārši jāatrod kaut kāda maza iespējams niansīte, kas ļauj iegūt maksimālos punktus, un jūs saņemat tos grantus, iespējas, vispārējo. Bet jo garšīgāks kļūst arī jūs piedāvājums, jūs garšīgāk kļūstat saviem klientiem, jūs garšīgāk kļūstat arī ar saviem sadarbības partneriem. Tāpēc es iesaku meklējiet šīs radošās domāšanas metodas, dizaina domāšanas metodas, sistēma inovāciju domāšanas metodas. Viņas ir ļoti daudz. Jums nepatika nejaušais vārds, vai jums nepatika skampers, vienkārši pameklējiet citas metodas. Metožu ir ļoti, ļoti daudz, kas var palīdzēt jums nokļūt līdz jums pašām labākajām idejām. Un es jau redzu, ka mums pēdējās 2 minūtītes ir atlikušas, un es domāju, ka šo mirkli es varētu atvēlēt, ja gadījumā kādam no jums ir radies kāds jautājums. Un es skatos arī priecīgi čatiņā, ka mums ir arī daudz velosipēdu jaunas idejas, tāpēc es aicināšu dāmas, lūdzu, organizatori saskaitiet, kurš cilvēks mums bijis visaktīvākais, lai mēs aktīvākajiem cilvēkam varētu nogādāt ideju cirka spēli. Tā kā paldies jums visiem par aktivitāti, un es ticu, ka jūs darat šobrīd brīnišķīgas lietas, bet, lai noturētos uz inovāciju viļņa, pēc kāda laika palūkojiet, ko jūs vēl varat uzlabot. Un noteikti nebaidieties arī kādreiz, kad esat iesprūduši savu ideju, palīdzību ir apkārt, un droši arī man variet atrakstīt. Un, ja varēšu, es jums palīdzēšu, pamēģināšu atrast kādu kolēģi, kas jums varēs izpalīdzēt. Tā kā noteikti vēlu veiksmi, un varbūt ir kāds jautājums.
Brīnišķīgi, Elīna, paldies par tavu enerģiju un tiešām tām metodēm, ko tu mums iedevi. Es nezinu, kā citiem, man bija ļoti jautri pildīt līdzi. Es skatos, ka mums komentāros ir sabirušas dažādas idejas, un es tagad domāju, kā mēs īsti darām, jo viena ir tāda, kur ir, tur ir tāds, man liekas, sīks un smalks jau manuālis, kāds šis velosipēds būtu. Tur ir tā, ka līdz detaļām visu... Labi, Māra, zini, kā darīsim? Iedosim 2 balvas. Vienu balvu pašai kvalitatīvākajai idejai, detalizētākai, tā kā Māra, jūsu pusi izvēlties, kur tā būs, un otru balvu iedosim tam cilvēkam, kuram būs visvairāk ievadītās idejas. Tā kā labi, būs 2 balvas. Tā. Man šķiet, ka tur par tām idejām, to vienu es redzu, kur ir viss detaļās un niansēs, un pārējiem man šķiet, ka mums tomēr ir laikam, pa vienai idejai, ka katrs ir rakstījis tādu vienu savējo ideju. Kā mēs tad īsti darām? Tad, Māra, izvēlieties. Es ļauju jums izvēlēties 2 cilvēkus, kam jūs piešķirsiet to visu, un pēc tam jūs noteikti ar šiem cilvēciņiem sazināties, iegūstiet omnivas. Reku man jau raksta Evita Pīlēģe, ka Valentīnam esot 2 idejas, nevis viena. Tā kā izskatās, ka varētu pat būt mums 2 uzvarētāji. Tā kā varbūt tad izziņojam, ja mēs zinām, tad bet jums no Valentīna tad jāiegūst, Māra, ir kontakti tuvākajam omniva aparātam, un kurš mums ir iegūst par to kvalitatīvāko ideju? Tātad mums ir 2, paldies, ka dalībnieki ir bijuši atsīgāki par mani. Valentīns Samjonovs tātad iegūst par 2 idejām balvu, un mums ir Emīls Mikulis, kurš iegūst par kvalitatīvāko ideju. Brīnišķīgi. Dārgie kungi, lūdzu, es domāju, Māra, tavi kontaktiņi ir, kungi var nosūtīt tev savus tuvākos omniva datus, tātad telefonu numurs un tuvākā omnivas kastīti, un tad es nosūtīšu jums spēli, bet to man dāmas noteikti atsūtīs. Tad Māra, lūdzu, no kungiem iegūsti kontaktus. Tā kā liels paldies, vēl jums veiksmi, un jums viss izdosies, jo, man liekas, mēs dzīvojam tik fantastiskā, radošā valstī, un mums apkārt ir tik radoši, fantastiski cilvēki, savādāk vienkārši nevar būt. Tā kā veiksmi. Paldies, liels, Elīna. Brīnišķīgi. Jā, tie, kuri tad ir nopelnījuši balvas, mēs ar jums sazināsimies, sapratīsim, kā tad jums šīs te balvas nogādāsim. Lūk, tad uz šīs te arī radošās nots mēs noslēdzam visu sociālās uzņēmējdarbības skolu, visu mūsu 9 lekciju ciklu. Paldies jums tiem, kas aktīvi piedalījās, uzdeva jautājumus, iesaistījās, bija gatavi atvēlēt savu pusdienlaiku 3 nedēļu garumā, lai klausītos par un ap sociālo uzņēmējdarbību. Bet šis ir tikai visa sākums. Lai gan sociālās uzņēmējdarbības skola noslēdzas, es aicinu jūs aktīvi sekot līdzi tam, kas notiek nozarē, attīstīt savas idejas un piedalīties dažādos pasākumos. Un tuvākie no tiem notiek jau nākamajā nedēļā, kad Latvijā norisinās sociālās uzņēmējdarbības nedēļa. Darīt būs ko gan uzņēmējiem, gan jauniešiem. Viens no šādiem pasākumiem, tātad, ja zināt jauniešus, vai varbūt ir šeit pieslēdzies kāds jaunietis, 11. oktobrī rīkojam tiešsaistes viktorīnu jauniešiem ar iespēju tikt arī pie vērtīgām un foršām balvām un uzzināt vairāk par sociālo uzņēmējdarbību. 12. oktobrī jūs esat aicināti tiešsaistē skatīties sociālās uzņēmējdarbības 5-gadas konferenci. Savukārt visas nedēļas garumā no 9. līdz 13. oktobrim dažādās Latvijas vietās jums ir iespēja doties ciemos pie sociālajiem uzņēmumiem. Lūk, un tad, lai uzzinātu vairāk, ko tad tieši un kur jūs varat apmeklēt, jums ir jādodas uz jau mūsu ierasto mājaslapu www.so.lv /kopā. Tur tad arī varat pieteikties. Atvērto durvju dienām pieteikumi ir atvērti līdz 9. oktobrim. Lūk, atgādina arī par iespēju piedalīties bezmaksas individuālajās konsultācijās. Par tām tad vēlreiz atgādināsim jums arī e-pastā, kā arī tikko Zoom tērzētavā ieliku saiti uz izvērtējumu anketu. Ļoti priecāsimies par jūsu atgrieznisko saiti, sapratīsim, kas bija labi, ko varbūt būtu gribējies citādāk, lai arī nākotnē varam piedāvāt to, kas ir atbilstoši mūsu klausītāju vajadzībām.
Un, šo izvērtējumu saiti, protams, saņemsiet arī e-pastā, bet droši tie, kuri vēlas atvēlēt laiku jau tagad, to var arī darīt. Tad paldies milzīgs vēlreiz, ka piedalījāties, iesaistījāties. Ceru, ka esat guvuši daudz vērtīgu zināšanu. Lai jums brīnišķīga nedēļas nogale un tiksimies jau citos sociālai uzņēmējdarbībai veltītos pasākumos. Lai veiksmīgi!